elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekļu atlaišanu, vai šāds priekšlikums būtu atbalstāms? Man patīk, kā tie... Nu, jāsaka tā, pirms šīs Nacionālās elektronisko pašapziņas līdzekļu padome, tā ļoti nosaukums NETU, jā, tāds pārgudrs, jā. Pirmkārt, principā nepareizi veidot institūciju. Principā nepareizi. Viņi veic divas savstarpēji nesavienības funkcijas. Viņi it kā veic pasūtītāju funkcijas valsts vārdā, dodot naudu valsts televīzijai. Bet tā nauda tiek dota bez konkursa. Vajadzētu būt tā, kad dot naudu, pasūta, teiksim, ziņu raidījumiem vai tur kaut kādiem sabiedriskiem, politiskiem vai kultūras. Un tad var pieteikties jebkurš mēdījis, tā skaitā valstī piederošais, un saņem konkursa kārtībā. Ja? Tad viņi izvieto šo pasūtījumu it kā. Un tad viņiem būtu pienākums kontrolēt. Jūs pasūtīt, jūs kontrolēt. Otrs, viņi veic vispārēju uzraudzību, kā tiek ievērots likums. Tas ir pilnīgi dažādas lietas, jo viņi ir arī vienlaicīgi valsts televīzijas, valsts radio kapitāla daļu turētāji. Tad viņi uzrauga paši sevi, kā īpaši, viņi ir īpašnieki un vienlaicīgi uzraugi par valsts televīziju. Tā nevar būt, jo visiem jābūt vienādiem. Kāda starpība? Valsts televīzija vai privāta televīzija? Tam nav nozīmes. No likuma viedokļa ir vienādi, bet, protams, kad savējos viņi uzrauga savādāk, nekā viņi uzrauga privātos. Līdz ar to tā lieta pēc būtības ir nepareiza. Un būtu absolūti un steidzami reformējumi. Otra lieta, kas jāskatās, viņi tagad kliedz, ka lūk, ja tagad viņus noņems, tad tos, kurus ieliks vietā, viņi ietekmēs saturu. Valsts televīzijas, valsts radio, nesaprot arī privāto, vai? Tas nozīmē, ka tagadējā Nacionālā radio un televīzijas padome ietekmē saturu. Ja? Viņi ietekmē, bet viņi saka, ietekmē savādāk nekā mēs gribam. Kā te jūs drīkstat ietekmēt saturu, mīļie cilvēki? Tāpēc jau jūs jānoņem nost, jūs ietekmējat. Tad viņi paši saka, jā, mēs ietekmējam saturu. Un viņi ir ietekmē, pieņemsim, Kurzemes reģionālā televīzija dod ko sižetus uz valsts televīziju, viņi tur saka, ko drīkst ņemt, ko nedrīkst ņemt. Ja tur ir Lemberga ģīmis, tad to nedrīkst ņemt. Ja? Un vispār Ventspilī jo mazāk, jo labāk. Un tā kā veidoša Nacionālā radio un televīzijas padome, tad tāda ekspolitiķe Ilma Čepāne no tribīnes Saeimas paziņoja, ka Ventspilī nedrīkst rādīt. Nedrīkst rādīt Ventspilī. Latvijas pilsētu nedrīkst rādīt. Un tā būs laba, tā nepils būs labs. Kaut gan kāds sakars, ja pieņemam nepils, kāds sakars ar to, kādu sižetu rāda. Tā nedrīkst būt, bet viņi jau tikai iecelt ar tādu domu, ka viņi kontrolē valsts radio un valsts televīzijas saturu un arī cenšas kontrolēt privāto mēdīju saturu. Un faktiski šo Nacionālo radio un televīzijas elektronisko pašapziņu līdzekļu padomu, viņu jau faktiski veidoja šitā te Elert un Sorosistu visa tā banda. Tā kā, skaidrs, ka viņi airē tikai savā virzienā, salikuši visos amatos, gandrīz daudzos amatos Sorosistus, Sorosa stipendiātus, un arī izveidojuši pat jaunus raidījumus, jūs zināt, tas Radio 5 tur miljonus iztērēts bezjēgā pilnīgi, ja. Tā kā viņi, un tur paņemti darbā pamatā visi šitie te Elertes kādreizējie darba kolēģi un Sorosa fonda stipendiāti. Tā kā tā sistēma ir sapūs, viņi būtu reformējumi ar nokaitētu dzelzi.